Melioratoriem šis ir spraigs darba laiks, un par to liecina ne tikai gluži nesen notikusī starptautiskā melioratoru konference, kurā tikās Baltijas valstu un Somijas un Baltkrievijas speciālisti, lai kopā apzinātu kopīgas problēmas un jaunas pieredzes meklējumus un arī sadarbību. Atbalsts mums ir, teica Roberts Dilba, bet situācija ir saspringta. Papildus iedalīts šajā gadā vēl 2 miljoni eiro priekš valsts nozīmes ūdens noteku rekonstrukciju, arī valsts meliorācijas būvi rekonstrukciju, jo mums patreiz iet kopā tas finansējums, kur mums ir jāapgūst līdz nākošā gada augusta beigām. Un tāpēc mums ir ļoti intensīvs tagad darba periods, visas procedūras izveidošanai, un pie tā mēs intensīvi strādājam. Nu, protams, ar viennozīmīgu domu, ka mēs šos līdzekļus apgūsim un daudzas projektus realizēsim. Līdz ar to, protams, uzlabosim ļoti daudziem lauksaimniekiem, zemniekiem, zemes īpašniekiem meliorācijas sistēmu darbību. Latvijai meliorācija ir ļoti nepieciešama un svarīga, tāpēc pēdējos 5 gados tai pievērsta pastiprināta uzmanība, tā teica zemkopības ministrs. Šī jaunajā periodā no 14. līdz 20. gadam, manuprāt, ir atvērēti ļoti ievērojami līdzekļi tam kopā. Kopā ir 76 miljoni atvēlēti, no kuriem 51 ir privātajam sektoram un 25 ir valsts sektoram. Tā kā ir, protams, arī, varbūt ne visi zina, kad ir arī valsts meliorācijas sistēmas, ir polderu sistēmas, kuras apkalpo un visus šos konkursus veids un darbus veids zemkopības ministrijas nekustami īpašumi ir tāds uzņēmums. Un kas attiecās uz zemniekiem, uz privātajām zemēm, tad, cik ir man zināms, tad arī ir iepriekšējā periodā šī diezgan daudz tehnikas iegādāts, kas varētu arī papildus piedalīties šo darbu veikšanā. Patreiz gan finansējuma saskaņošana esot aizķērusies Brīseles gaiteņos, un tas kavē jau iecerēto darbu īstenošanu, varot tikt zaudēts pat vesels gads. Vainīga varot būt tā saukto zaļo neizpratne, jo Baltijas valstu un Somijas situācija atšķiras no citām Eiropas valstīm. Lielākā daļa Eiropas valstīm ir tieši otrādi. Viņiem vajadzīga laistīšana. Un tad viņi nesaprot, kā tad tā, kas tā meliorācija, ko jūs tur darat, kāpēc jūs novadat ūdeņus. Mums tur lielākai daļai problēmas ir laistīšanas jautājums. Un tas, viņiem ir tagad jāieskaidro, jāizstāsta. Un jāpastāsta, ka tas nav dabas kaitniecība, bet ka tā ir uzlabošana gan lauksaimniekiem, gan arī dabai. Ir arī uzlabojumi. Meliorācijas likuma izmaiņas ļauj atrisināt domstarpības ar zemju īpašniekiem un sakopt valstu nozīmes notekas, arī iesaistot pašvaldības. Jaunais likums paredz to, ka tāda kašķi varētu turpmāk nebūt. Gan tiesības pašvaldībai ir dotas, gan teiksim, tur ir noteikts, kā to var darīt. Un, manuprāt, protams, nedrīkstētu būt tāda situācija, ka viena kaut kāda nesevišķi atbildīga vai slikta saimnieka dēļ cieši varbūt tur augšpusē ir, es nezinu, 100 hektāru meliorētas platības, un līdz ar to, ja kāds tā izdara, viņas nedarbojas. Ja? Tur daudzas problēmas radīja līdz šim, kad pašvaldības nevarēja iesaistīties šajā procesā. Tagad tas likums to pieļauj. Un pieļauj arī sadarbību ar zemes īpašniekiem, kam ir meliorācijas sistēmas, kam ir koplietošanas kopīgas. Līdz šim problemātiskās situācijas bijis grūti risināt. Tagad ir cerības, ka kopaina un iespējas uzlabosies. Svarīgi, ka arī finansējuma saņemšanā varēs iesaistīties pašvaldības un koplietošanas sistēmu zemju īpašnieki, un tas priecējot. Jebkurā gadījumā mēs esam uzņēmuši saistības, kas jāizpilda, un mēs ejam uz to, lai to izdarītu. Tas ir iet runa par šo iepriekšējā finansējuma noslēguma procesu. Un viennozīmīgi es ceru, ka arī jaunais finansējuma gads, lai ar nokavējumu, bet ka viņš aizies pozitīvā nozīmē, pozitīvā zīmē, un ka mēs varēsim sākt turpināt šos uzsāktos procesus, kas ir ļoti vajadzīgs lauksaimniekiem, zemniekiem. Jācer, ka finansējums, kas paredzēts nākamajam laika posmam meliorācijas darbu veikšanai, tiks apstiprināts visdrīzākajā laikā. Ir jāuztur kārtībā jau esošās sistēmas, jāprojektē un jābūvē jaunas, un tam nepieciešami jauni inženieru speciālisti, kā jau jebkurā nozarē.
Tas arī esot viens no tuvākās nākotnes izaicinājumiem.